13. startautiskās mēbeļu un interjera izstādes Baltijas mēbeles 2008 ietvaros notiks konkurss mēbeļu dizaineriem. Baltijas mēbeļu ražotāju dizaina balva 2008. Konkursam ir pieteikti 26 darbi no Latvijas un Lietuvas. Izstāde Baltijas mēbeles 2008 notiks no 2. līdz 5. oktobrim Rīgā, startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Misija mums ir cēla veicināt sadarbības starp dizaineri un ražotāju, stimulēt jaunos studentus, jaunos dizainerus, nākt ārā, noformēties un rādīt to plašākai sabiedrībai. Balva tiek veidota 3 kategorijās. Tas ir rūpnieciskais dizains, unikālais dizains un dizaina ideja. Tad studentiem vairāk pieejamais ir dizaina ideja, kur viņi var cīnīties par labākās dizaina idejas izstrādātājiem, kas pēc tam varbūt tālāk nokļūt ražošanas līnijā. Unikālā ideja tie ir dizaineri, kuriem ir mazākas ražošanas, kas ražo kaut kādu konkrētu priekšmetu, pieņemsim kādam pasūtītājam, viņš viņu ir uzražojis un viņš viņu unikālā veidā, bet viņš ir tik unikāls, ka viņš grib parādīt sabiedrībai, ja? Un varbūt tomēr ar īpašnieka atļauju viņu var kopēt, ja? Viņš tad jau pārvēršās, vairs tas nav unikāls, ja? Bet tādi gadījumi ir, ja? Uztais unikāli un tas pāriet jau tirāžās kādās, bet arī nepārspīlēt lielās. Rūpnieciskais dizains tā ir pati nopietnākā kategorija, kas ir, teiksim tā, veicina vistiešākajā mērā jauno dizaineru sadarbību ar ražotājiem, ja, un parāda, kā tas notiek. Tad ražotājs ražo mēbeli, dizainers viņu zīmē, bet dizainerim viņam jāuztaisa tāda, lai viņu var realizēt uz ražošanas līnijas. Tad tur ir jānoķer tās saiknes ar viņiem diviem. Un šogad šī nominācija pārstāvēt visvairāk, un tajā nominācijā ir ap 10 darbiem, bet no tiem 5 darbi no Lietuvas. Ja, un tie darbi, liekas, ir diezgan konkrēti spējīgi ar vietējo ražotāju. Tā kā būs cīņa, es domāju, tas būs interesanti arī pašiem ražotājiem, ka jāsāk domāt par to, ka jāražo tās dizaina lietas. Ir paredzēts Grand Prix. Grand Prix paredzēts piešķirt absolūtākajam dizaina etalonam, teiksim tā, kas tur tiks izstādīts. Ja. Tad tas ir neatkarīgi. Tas var būt gan students, gan tas var būt ražotājs, gan tas var būt unikālā dizaina veidotājs. Par to, kurš saņems to Grand Prix, par to spriedīs žūrija. Žūrijai tas ir jāizdara līdz 3. oktobrim, līdz 12. Būs sanāksme, būs nopietnas darbs par to, lai noskaidrotu Grand Prix ieguvēju. Varētu teikt, ka dizaineri ir radoši. Tikai kādā virzienā viņiem tas radošums izpaužās. Varbūt nevienmēr tajā, kas ir vajadzīgs ražotājam. Jo ražotājiem vajadzīga ir praktiska lieta ar augstu estētisko vērtību. Dizaineri varbūt tas ir tas mīnus, kas mūsu izglītībā ir, kad dizainers tā kā mākslinieks, ja? Viņam gribas lidot. Un ražotājs varbūt kādreiz viņam to lidojumu aprauj, apgriežot spārnus, ja? Tāpēc, ka tam ir jāvarās, tam ir jāietilps kaut kādos metros, tam ir jābūt konkrētā garumā, ja? Nevar pārsniegt, ja? Un beigās no tās dizainera idejas, no tā sapņu tēlu paliek varbūt diezgan maz kas pāri. Un ja nav gandarījums dizaineram par savu radīto produktu, ja? Tad varbūt viņam zūd interesi. Kas ir arī raksturīgs mūsu pašu cilvēkiem, ja? Ka tas, kas ir mūsu, tas nav vērtīgs. Ja? Ka vērtīgs ir varbūt tas itāļi, varbūt tas vēl kaut kas, varbūt Ķīna, tāpēc, ka viņai ir zema cena, ja itāļi, tāpēc, ka viņiem ir vārds. Un varbūt arī dizaineri nav kaut kā īpašāk novērtēti, ja, līdz šim. Viņi nav ieinteresēti radīt to kaut ko ļoti labo. Bet mums izstādē būs tiešām ļoti labi paraugi, kā var strādāt dizainers, kā var strādāt dizainers ar labu ražotāju atbalstu, ar labām tehnoloģijām, ja? Kas ir ļoti svarīgi, lai dizainers saprastu, uz ko tad viņš strādā. Un viņš var radīt ļoti labu produktu, konkurēt spējīgi Eiropā. Es uzskatu, ka nozarē izdzīvos tas, kas domās nevis tehnokrātiski, bet domās tirgū domās. Un tirgus prasa stilu, un tas, kas domās stilā, tas, kas domās par dizainu un par tirgu, un tad tikai par tehniku.
Mums nozarē, es to varu teikt absolūti, es esmu pats mēbeļu tehnologs, inženieris, es zinu, kā tas notiek. Mums pa priekšu iepērk iekārtu, protams, mēs tam domā, kur to CNC iekārtu lietot. Ja? Un arvien, teiksim, mēs tā laužamies ar dizaineris savu, mēs ražotājs savu, tirgus savu. Un tad tā trijotne mēģina atrast tādu konsensusu, jeb kopsaucēju un aiziet. Un īstenībā vinēja jau tas, kurš atrod to kopsaucēju. Galvenais ir nav dizains, galvenais nav ražošana, bet galvenais ir tirgus, galvenais ir pircējs, un tas ir būtiski. Ir dažādi. Latvijas pircējs ir viss, teiksim, konservatīvākais un piekasīgākais pircējs. To es varu pateikt. Tā ir Latvijas skola, kam es izgāju cauri 10. gadu, mēs esam 10 gadi jau kā Latvijas tirgu. Es zinu Latvijas pircēju, cienu, mīlu. Bet ja viņš redzēs, kad ir nedaudz mēbeli kaut kur ieskrāpēt vai kaut kāds zeifiņš, tad tas nav reāli pārdot. Ja Austrijas tirgu, kur es esmu strādājis, teiksim, tādas lietas aiziet, ja, vācieši nosit cenu uzreiz, ja, bet tad vietējais tirgus ir ļoti prasīgs, un pie tā, pateicoties tam, mēs savu kvalitāti nakts mēbeles esam uzcēluši ļoti augstu, un tas ir pirmais, kas ir, tā ir kvalitāte, un esam attīstījuši daudz jaunu produktu, un esam šo te produktu portfeli optimizējuši, un tagad mierīgi varam iet uz eksportu.